Puiši! Wow, ko jūs tur skatāt? Patīk! Reāli, es teiktu. Jā, Ko jūs gribētu stāst man vēl aizvien? Nu? Tātad, klausies, ko es redzēju. Tātad tur bija tas Džeks, Aleksandrs un Vladimirs. Aleksandrs viņam deva kaut kādu tur koferi un teica, ka tur baigi daudz naudas, tas esot viņa parāds. Aleksandrs Vladimiram? Jā, Vladimir dabūja to pieci. Jā. Nu, ko daram? Viņam ir stroķi. Mārjā. Nu, davai! Mēs aizjām. Mums tikai jātiek galā ar miesas sargiem. Pats viņš, nu... 2 mēs. Nu, 2. Nu, mēs esam 3. Jā, nu viņiem būs stroķi. Mums nebūs. Nu, mums tāpēc mums jāpielavās. Mums viss jādara klusiņā. Saproti. Nu... Ejam. Paņemšu jaku. Ei, ko tu te dari? Ko? Es kaut kā nesaprotu, ko tu dari? Tu ar viņu esi? Loģiski, ka viņš man, ko jūs tur divi loņi tur dara? Paklau. Paklau, ko? Jūs kopā esat nodevējs? Kā mierīgi? Ew, kas tur ir? Ej, kas tur ir? Ej! Ķēr viņš! Ej! Dzīvo, ko tu mēģināji ielausties? Nē, neko, kāpēc? Nē, nemēģināju tā kā, nu, es vienkārši redzēju, ka pie tiem nāca mans draugs Koļa un vēl viens kaut kā ielausties, un tad miesargi aizskrēja tiem pakaļ. Es negribēju, es tikai te gāju garām, nu, es iegāju Rīgu, pazies vārtu vaļā, un tā kā, ko tu man vaino, nē, visu kārtībā. Viņiem kaut kur vajadzēja būt. Kaut kur uzskrējuši. Ieliks, vajag, bet ja viņi ieliesat... Nu, droši nav tur ar akmeņu. Jā, loģis, te jau tikai parasti lec, ēzeļ. Nost akmeņu. Bet te parasti lec, vai tur viņi galam,